Jūs nu pat kā iznācāt no grāmatnīcas, ko nopirkāt? Skolai nepieciešamās piedarumi. Piemēram, ko? Klāts, pildspalvas, zīmuļi. Viss jau sagādāts? Gandrīz. Kas vēl trūkst? Pāris darba būtnīcas. Nu, cik apmēram, lai sagatavotos skolai, no mammas naudiņas būs jāņem? Es nemāku teikt. Bet tas droši vien nebūs īpaši maz. Es zinu, skola daudz ko nodrošina. Tas ir ar grāmatām? Jā. Biblioteka palīdz skolas, ja? Jā. Un jūsu vērtējums, ko tas jums nozīmē, ka šāda iespēja ir, ka nav jāpērk? Es domāju, ka labi, ja daudz ģimenē ietaupās naudu. Grāmatas tomēr ir dārgi. Jūs esat no Alsungas. Cik šogad absolventu klasē būs skolēni, kā tu domā? 11. Jūsu dēls nu pat kā pastāstīja par to, ko viņš nopircis grāmatnīcā. Jūs no Alsungas esat apbraukuši uz Kuldīgu. Jūsu viedoklis kā mammai, cik viegli ir sagatavot dēlu 12. klasē? Nezinu. Materiālā ziņā jau bišķīt jau tas prasa. Liels atspējas jau ir tas, ka vairs nav jāpērk grāmatas pašiem, tikai daži, klātas burtnīcas, tad rakstām pieder, un tas jau nesastāv to lielāko. Apģērbs, protams, apavs. Kā jūs domājat, ko ir grūtāk palaist uz skolu 12 klasnieku vai pirmklasnieku, piemēram? Es domāju, ka pirmklasnieku, jā, jo tur vajag visu, jo 12. klasē tur jau ir daudz, kas jau ir iestrādāts, un tas jau ir no iepriekšējiem gadiem, bet 1. klasē jau vajag visu skolē. Jūsu vērtējums, ka nav noslēpums, ka lauku ciemos kādreiz bija gan vidusskola Kabilē, tagad vairs nav, bet Alsungā joprojām ir vērtējums, ka vidusskola ir Alsungā. Tas ir ļoti labi, jo ļoti daudz bērni jau pēc tās 9. klases nav gatavi aiziet uz pilsētu. Lauku bērni tomēr atšķirās no pilsētas bērniem. Un arī materiālā ziņā dzīvot ģimenē un palaist bērnu projām. Tās ir divas dažādas lietas. Bet paies gads, būs izlaidums, un jūsu lolojums aizlidos kaut kur droši vien. Tad viņš ir sagatavots tā morāli gatavs dzīvei. Pēc 9. un pēc 12. tā tomēr ir 3 gadi, un viņš ir gatavāks dzīvei citur prom no mājām. Vēl mazliet, un būs klāt septembris. Jauns mācību gads. Kā tu gatavojies jaunajam mācību gadam? Pagaidām nekādi, jo esmu mācījušos Anglijā. Tātad tur uz vietas būs jāsagatavojās. Vai tas nebūs grūti? Nē. Mainīt vietu? Tā daļēji. Viss jau ir sarunāts, viss ir zināms, tikai jāaizbrauc. Jā. Bet, viss mācības angļu valodā, vai tu tik labi māki šo valodu? Tā. Neteiksim, ka ļoti labi, neteiksim, ka slikti. Tava prognozes spējas normāli iedzīvoties jaunajā kolektīvā? Jā. Kurā klasē iesi? 8. Vai jau zini skolu, kurā tu iesi? Nē. Un, teiksim, varbūt taviem klases biedriem būs mazliet savādāks intereses nekā tev. Kādu to pieņemsi? Sadraudzēšos, iepazīsimies kārtīgāk un pastāstīšu. Ļoti daudz augusta beigās skar problēmu gatavoties skolai. Jūs, beidzot mācību iestādi, izvēlējāties sākt darbu. Jā. Jūs izvēles motīvs kāds bija? Kādēļ neturpināt mācīties, piemēram? Es neturpināju mācīties, jo man nebija pārliecības, ko es īsti. Es gribētu mācīties, bet es nezinu īsti ko studēt. Un, finanses. Bija naudas. Bet, teiksim, varbūt šī pārliecība, ko, ja rastos, jūs gribētu studēt?
Jā, noteikti. Nu, tagad iespējas ir ļoti plašas, vai tā būtu Latvija? Jā, es gribētu studēt Latvijā. Šodien man izdevās sastapt zēnu, kurš jau pamatskolā brauks mācīties uz Angliju. Tavs viedoklis, vai cilvēks tajā vecumā jau ir gatavs doties? Priekš, lai izdodas. Nu, pat kā iznācāt no grāmatnīcas, tātad viss notiek, lai gatavotos jaunajam mācību gadam. Viss notiek, jā, mēs iegājām grāmatnīcā, bet izrādās, ka mums tagad jāiet jaunā ēkā, tur viss grāmatu gadus, tad mēs iesim tur. Kā tu gatavojies? Gaidi 1. septembri? Šoreiz jau redziet labi. Jā, 3. Jā, 3. septembrī. 2 dienas ilgāk brīvdienas. Ilgāks, jā. Nu, noteikti jau, Paula, kā tur ir? Ko? Kurā klasē tad ies? Nu, Šajā, jā, šogad mums ir jauna skola, Deksnē, mums ir jauna izglītēta, ļoti skaista ēka. Mēs iesāksim tas gājums no tur, 3. klasē. nu, jums kā mammai, vai ir viegli šajos apstākļos sagatavot savu dēlu skolai? Un sāksim ar to, ka man jāgatavo viņam dēls ar meita. Es domāju, ka šajā laikam nevienam tas nav viegli, tas ir ļoti sarežģīti. Tieši finansiāli. Tieši finansiāli, jā? Nu, priekš skolas, kas jums bija jānopērk? Tas pašs darbības, tas pašs tāda grāmata. Vajadzīgs attiecīgi kaut kādas grāmatas, un tad, protams, beidzot ar visiem cīkumiem. Zīmoli, pilspaldi, zīmēšanas bloki un viss tā tālāk. Tātad, acīm redzot, naudiņu jāatlicina, lai varētu šos bērnus sūtīt skolā. Protams, ka to jau jāsāk laicīgi domāt. Es, piemēram, neskrienu pēdējā momentā. Es pērkam pakāpeniski. Varbūt tam netik sāpīgi viss tas. Pirms intervijas jūs teicāt, ka dzīvojat Paduras pagastā. Vai viegli ir bērniem nokļūt līdz skolai? Mums tādā ziņā mums ir ļoti paveicies ar pagastu. Pagasts nāk pretī un pusē skolas apgādās, gan aizved bērnus uz skolu, gan arī atgādā līdz mājām. Tādā ziņā problēma nav. Daudz jauniešu pat pamatskolas vecumā izvēlās pie saviem vecākiem, kas strādā ārzemēs, doties ārzemē, līdz vecākiem un mācīties tur. Jūs viedoklis par šādu rīcību? Jo tur viss vietējā valodā, piemēram, pārsvarā angļu valodā, protams, jā. Vai tas jaunietis būtu jūsuprāt gatavs no mūsu izglītības sistēmas? Es domāju, ka nē. Tāpēc, ka nekur jau tālu nav jāiet, sāksim ar to, ka aiziet no lauku skolām uz pilsētu, ja? Man pašai meitenei ļoti grūti gāja, tāpēc, ka, acīm redzam, kaut kas atšķirās. Un es domāju, ja, piemēram, tagad, ka mēs no laukiem aizbraukt kaut kur tur, es domāju, ka viegli nebūt. Viegli nebūt. Tur ir cits līmenis un es domāju, ka nē. Un, teiksim, lauku skola, tas priekš jūsu bērniem ir izdevīgi. Nevis sūtīt uz pilsētu, piemēram. It kā jau pilsētā iespēja vairāk. Gan pulciņi, gan citas lietas. Jā, es tāpēc arī tādā nolūkā es vecāko meitu arī sūtīju uz skolu, tāpēc, ka te ir vairāk iespējas. Sākumā viņai gāja grūti, bet pamazām viņa var sākt visu to atgūt un iet labāk. Es domāju, ka jā. Mazais jau arī. Es domāju, ka vēl vienu gadu viņš ies tur, mums lauku skolā un pēc tam attiecīgi tālāk uz skolvīgu. Lai kaut kas attīstās, lai kaut kas ir uz priekšu. Gadam, ko pirksiet savam lolojumam? Viss ir drēbes sapirktas, apģērbs sapirktas, tagad grāmatas, burtnīcas, zīmuļi. Viss pat saraksts, tieši iedošu lielo sarakstu, lai mums palīdz zvaigznēm. Tātad
šis nebūtu nav tas vieglākais laiks, kad viss ir jāsagādā. Jā, bet ar to jau mēs bijām tik rēķinājušies. Nu, vienīgais, ka šoreiz atliks tiešām pirms pēdējo brīdi, tik daudz darba bija, ka nebija laiks. Bet, nu, viss ir tā kā zināms, kaut kas jau dar no vecām drēbēm arī. Bet, nu, principā pa šito vasaru ir šis tas, kas bija domāts, kaut kas varbūt vēl darēs, bet nedara, nu. Puika aug. Puika aug un kāja aug un viss aug. Nu, nekas, ar to mēs arī rēķinājāmies. Nav nekāda pārsteiguma, nav. Tātad finansiāli piecietīsim. Nu, nevar sūdzēties, nevar teikt, ka nepietiek. Mēs visi tā, nu, kaut kā tā rēķinām, ar to jārēķinās. Cik apmēram varētu izmaksāt, lai dēls iet skolā? Pagājuši gadu viņš man sāka iet 1. klasē, drēbes, un tas tur bija klāja, grāmatnīcā piedarumi ar somu kopā bija uz 100, un tad vēl drēbes. Drēbes jau šogad jau sapirktas ir pie 100 jau drēbes, tikai vēl nav pirktas grāmatas. Nu, es neko nesaku, es nepiekrītu, ka visi pilnīgi jā, tā kā iet tagad runa par to, ka valstī tās grāmatas jādod bērniem, visi valstī, nu. Es nezinu, mēs kaut kā ar to reiķinamies, tā skola noteikti prasa, un mēs to arī pērkam. Nekādas pretenzijas man nav, ka tur kaut ko... Nu, es to īsti nesaprotu, tas bērns ir, tad jārēķinās ar to, ka viņam ir pašam arī nevis tikai jāgaida no valsts. Nu, man tā liekas. Jaunais mācību gads, nu jau diemžēl, vairs nav aiz kalniem. Augusts tuvojas nogalei, tātad arī jūs, protams, gatavojaties jaunajam mācību gadam. Ko sagādājāt priekš skolas? Vēl īsti tā neko. Tāpēc, kā mācīšos, protams, augstskolā šogad 1. gadu. Un tagad vēl esmu starp 2 skolām, nevaru izvēlēties. Es liecos uz Liepājas universitāti. Bet, nu, tas vēl ir tāds doma tādā brīdī. Tātad augstskola, jauna dzīvesvieta vai... Protams, es vēl īsti nezinu, vai klātienē vai neklātienē, bet tas, nu, noteikti šonedēļ, nākamnedēļ tas tiks viss izlemts. Nu, studijas nav joka lieta. Tas gan finansiāli, gan arī pašai jauns līmenis. Jā. Nav zināms satraukums? Mazliet ir, bet Liepājā iespējams, ja es mācīšos Liepājā klātienē, tad es būšu budžetā. Tādā ziņā tad tas nebūs nekāds. Bet, ja es palikšu tepat Kuldīgā, lai ir privāti, tad man būs neklātiena un jāmaksā. Tā. Un mazliet jau ir uztraukums, ja viss būs jauns un viss izmaksas tā. Bet es domāju, ka būs labi. Jūs esat atbraukuši no Snēpeles puses uz Kuldīgu un, cik es saprotu, jūs šīs dienas vizītes mērķis gatavošanās mācību gadā. Ko nopirkāt? Pārsvarā šodien pirkām apģērbu, jo mēs mācīsimies tā kā tehnikumā un baigas skolas manas nevajag. Tātad tehnikums, jauna mācību iestāde, jauna vide, vai tas jūsuprāt būs viegli? Domāju, pirmais gads būs tiešām grūts, sevišķi tas, ka sameklēt jaunas darbības. Jā, un cita vide, piemēram, mēs nebūšu tā Kuldīgā un pilsētu normāli nepazīšu, bet gan jau pienedīšu. Kurā pilsētā mācīsies? Liepājā. Liepāja pazīstama vieta? Nu, tā ir daudz maz bišķiņu māsu, tur tagad dzīvo. Pati arī dzīvos pie māsas? Nē, es pajās. Un kur tu mācīsies? Šeit pat Kuldīgā. Palikšu pajās. Mājās kaut kā negribas braukt. Līdz ar to es saprotu ārodu vidusskolā? Jā. Kādēļ šāda izvēle? Tādēļ, ka, it kā, gribēju iet uz Liepāju, bet es kaut kā neizmēju. Tātad šī izvēle gan ārots, amats, gan arī, es gribētu pat teikt, pastāvīgi dzīves sākšana, vai tas ir viegli? Šajā vecumā tas vispār ir grūti, jo pārāk ātri tas liekas viss. Neliekas, ka būtu vajag viegli tas viss. Redzot to, ka citiem atkal grūti iet, tas ir tā smagi iedomāties. Ko jūsu vecāki
teiks par jūsu izvēli? Atbalstu. Jā, pateikt, vienkārši atbalstu un to rīkšķi, ka viss izdosies. Tā ir mūsu izvēle. Mēs izlemjam savu nākotni. Kas vēl jāpērk? Jāpērk. Lods un futbolu. Jā, 1. septembrī uzzināsim. Jā. Ko vilksim mugurā? Domājam. Jaunais mācību gads nav aiz kalniem, garās vasaras brīvdienas tuvojas izskaņai. Kā jūs gatavojaties jaunajam mācību gadam? Mēs jaunajā mācību gadam gatavojamies diezgan intensīvi, jo mācamies mēs 3. Es pati un mani 2 bērni mācās, un tas mums ir vajadzīgi daudz līdzekļi. Mēs te pērkam visu, kas ir vajadzīgs. Jūsu bērniem ko nopirkāt jau? Šodien meitai praktiski nopirkts ir viss. Šodien nopirka somu un pēdējās lietas. Un dēlam, kuram ir 19 gadi un kurš mācās Kuldīgas Arodu vidusskolā, tas pats izvēlēsies sev vajadzīgās lietas. Un es mācos Latvijas kultūras koledžas 3. kursā. Un man ir viela skolas nauda, kas jāmaksā, un tā mums ir daudz līdzekļu vajadzīgi, lai mēs varētu mācīties. Teiksim, meitai naudas izteiksmē. Cik daudz ir vajadzīgs, lai bērnu aizsūtītu? Patreiz mēs esam iztērējuši kaut kur 120 latus. Jā. Tātad jāveido ir uzkrājums, lai būtu pa ko iepirkt. Meitai ir tā, ka mums šogad aizgāja vecmāmiņa, un vecmāmiņa atstāja meitai 100 latus. Tad to viņi iztērēja arī skolai, lai uzstāja. Un jums pašai, teiksim, lai sagatavotos jūsu jaunajam mācību gadam, kas nepieciešams, sagādāt? Šitais man ir pēdējais mācību gads, kurš iet līdz janvāra beigām. Studiju maksa man ir 360 lati un braukšana uz Rīgu, dzīvošana kopmītnēs. Tad man ir vajadzīgi šogad kādi, tad, kad bija pilns mācību gads, tad man bija vajadzīgs 1000 lati, tad šogad man ir vajadzīgi 500 lati. Kā jūs vērtējat, teiksim, meitas izglītošanu? Kāda ir šī izglītības sistēma, jūsuprāt? Izglītības sistēma ir grūta un sarežģīta. Man liekas, ka vajadzētu kaut ko vienkāršāk. Ir jāmācās ļoti daudz arī par tādas lietas, kas varbūt nemaz dzīvē tā nenoderēs, ka ir ļoti grūta un sarežģīta šī izglītības sistēma. Vai tev ir viegli mācīties? Man diezgan vienkārši mācīties. Jo tur citiem klases biedriem ir grūtāk iemācīties, man ir vienkāršāk. Kur priekšmeti tev vislabāk patīk? Man patīk sports, mūzika, vizuālā māksla. Tie varētu būt tavi nākotnes plāni? Varētu. Tuvojas septembris, un tātad tavā dzīvē arī jauns mācību gads. Ar kādām sajūtām sagaidi jauno mācību gadu? Negribas iet uz skolu. Kāpēc? Nepatīk mācīties, grūti arī. Bet tomēr ir jāgatavojās šim mācību gadam. Kā tu veici šo procesu? Obligātā literatūra jāpalās un kaut ko pamācos, matemātikā kaut tur ādi. Ko tu esi izlasījis vasarā? Viena grāmata bija Toms Sojera piedzīvojumi. Kā patika? Diezgan normāli. Kurā klasē iesi? 7. Tepat Kuldīgā? Jā. Kurā skolā? Kuldīgas pamatskola. Kā tev patīk šī skola? Skola ir laba. Tā, var dabūt labu izglītību, 9 klases, viss ir labi. Teiksim, gatavojoties, vai vecāki tev jau ir sagādājuši visu nepieciešamo? Jā. Tu devies kopā iepirkties? Nē, vairāk viens pats gāja. Pats? Jā. Kādēļ šāda izvēle? Tāpēc, ka vecāki nemāk nopirkt tādas burtnīcas, kāds man patīk un klādz un tā. Tad tu esi pietiekami pieaudzis, lai to visu sagādātu. Nekādas grūtības tādā ziņā tev nebija? Vai vasarā esi saticis arī savus klases biedrus? Jā. Kā viņiem ir gājuši šovasar? Arī viņi negrib iet uz skolu, un tad jau 1. septembrī satiksies, un tad jau redzēs, kā viss būs. Un 1. septembris ir 1. septembris, mācību gada sākums. Vai ziedus arī skolotājai nesīs? Jā, nesīšu. Īsto neesmu izdomājis kādas tikai. Dabā jaušama rudens elpa, tuvojas jaunais mācību gads. Ar kādām sajūtām sagaidat mācību gada sākumu? Kā vienmēr ar nelielu satraukumu. Atkal kaut kas mainīsies. Vasara ir bijusi mājās pavadīt un tā.
studējuši 2. kursā Rīgā, Stradiņu universitātē, un atkal prom no mājām jādzīvo būs Rīgā. Atkal neliels satraukums. Un atceroties studiju sākumu, tas bija jauns posms jūsu dzīvē. Vai bija viegli to sākt? Protams, ka nebija. Pilnīgi jauns kaut kas un savādāks. Nav viegli, nav. Un tu? Es ļoti gaidu studiju sākumu. Man patīk tas, ko es mācos. Mācos Ventspils augstskolā un arī iešu 2. kursā. Es ļoti gaidu to, jo vasara brīvs, jā, ir daudz laika pavadīts mājās, atpūšoties, bet ir jāsāk kaut ko darīt. Nevar tik ilgi atpūsties. Un studentam, ko nozīmē sagatavoties jaunajam mācību gadam? Nopirkt jaunu kladu un aizbraukt uz skolu. Es pat to vēl neesmu izdarījusi. Nevienu jaunu kladu neesmu nopirkusi. Aiziešu uz pirmo lekciju ar kādu burtnīciņu un tad sapratīšu, cik daudz tur ko vajadzēs. Tad nopirkšu kladi vai tādu mapīti vai kaut ko tādu un viss vairāk. Nekas nav tā kā skolā, kad jāiet uz grāmatnīcu un jāpērk šausmīgi daudz mācīt grāmatas un tā kaut kā vairs nav. Jūsu vecāku vērtējums, ka jūs izvēlēties studēt? Man vecāki atbalsta jebko. Ja es kaut ko daru un tiešām daru, tad viņi visu atbalsta un studijas viņi pavisam noteikti atbalsta. Jums? Maniem vecākiem tas bija pašsaprotam, kad es iešu studēt. Tas ir tikai nākamais solis, ir vidusskolas, ir studēt. Teiksim, ja cilvēks mācās vidusskolā, pieņemsim, pabeidz vidusskolu un neiet studēt, vai šī izglītība ir tā vērta, nevis ārod izglītība. Es domāju, vidusskolas līmenis. Jo viņš pabeidz vidusskolu bez profesijas. Jā. Ir grūti jau vispār, es domāju, bez nekādas profesijas šobrīd tā vienkārši kaut kur mētāties gaisā. Kas profesija ir vajadzīga un ir kaut kas jādara. Mums arī no paralēlu klasēm ļoti daudz neaizgāja studēt un tagad tiešām, nezinu, daudz aizbrauc uz ārzemēm, it kā strādāt kaut kur tā. Pazuduši, liekas, viss tā. Nevar saprast, kur palikuši. Jūsu vērtējums mūsu augstskolu līmenim? Magara, vārds tev. Es domāju, ka ir pietiekami labs, pietiekami atbilstoši priekš tām darba vietām, ko mēs varam iegūt Latvijā. Es domāju, ka es esmu apmierināta ar savu augstskolu katrā ziņā. Un jūs? Pēc pirmā kursa vēl īstenībā grūti saprast. Tā, vēl tā cenšos iedzīvoties tajā augstskolu dzīvē un varbūt vēlāk varēšu pēc kādiem gadiem tā konkrētāk pateikt savu viedokli par augstskolām.